brīdī, kad bija mājas, vienkārši sēdēju visu laiku telefonu, tik tintīnu, visu laiku līdz naktī. Vai jums ir labi tā kā instruktori, jo es tik šausmīgi baidos, uz manīm ir bļauts, uz manīm ir tas un piesēdināju pēc stūras, un saka, brauksim uz tā. Labi, jā, nav tik traki, un netrīc kājas, un es tā, ir forši, jā, braucam. Jūs tā kā pieredze un tā. Tātad pirmais jautājums noteikti būtu, vai tev ir vispār bijusi pieredze jau liekot tiesības? Nē, man nav bijusi vispār pieredzes. Un kā tu nolēmi, ka tev vajadzētu varbūt tās tiesības iegūt? Man vienmēr ir interesējusi braukšana. Nu, piemēram, kaut vai sākot ar datorspēlēm. Ar visādām simulācijām un tā man ļoti patikusi, un es zināju, ka man arī dzīvē ļoti patiktu braukt. Bet saistībā ar bērnību man vienmēr licies, kad es kaut ko iesāku, ka man tā kā nesanāks. Un es ļoti baidies, un likās, nē, man jau nesanāks. Tas ir iespējams pārāk sarežģīti. Un tikai tādēļ es tā kā to noliku pilnībā maliņā un sev teicu, nē, tu nekad nebrauksi. Lai gan tas ir tāds mans iekšēji tāds liels sapnis, kuru varētu piepildīt. Un tad vienkārši viss sastājās. Iesējos, es tā kā ieaugu un saņēmos un jūtos ar sevi drošāka un sapratu, ja ne tagad, tad nekad. Un nolēmu pat, tas bija tāds diezgan spontāni, viss es piesakos un nav atpakaļ ceļa nekas tāds viss. Un esmu tik laimīga par to, ka es to izdarīju. Tev vēl nav tiesību? Bava autoskolas teoriju var noklausīties attālināt e-vides platformā. Šī ir efektīvākā e-vides platforma, jo tajā ir iekļauti ļoti daudz piemēru no reālās dzīves, lai pietuvinātu tavas apmācības īstajai satiksmei. Kā arī parādītas sarežģītākās vietas Rīgā, lai sagatavotu tevi braukšanas pārbaudījumiem. Mācoties e-vidē, tu apgūsi arī tehniskās lietas, piemēram, kā pieteikties tehniskajai apskatei, nestāvot rindā, kā arī redzēsi citu kursantu biežāk pieļautās kļūdas un varēsi no tām mācīties. Bava autoskola ir vienīgā, kura ir izveidojusi mācību platformu, kurā virtuāli var izbraukt visu Rīgu un citas pilsētas, kurās var nolikt CSDD eksāmenu. Kā arī Bava ir parūpējusies par to, lai gatavojoties CSDD eksāmenam, tu vari izbraukt ar tādu pašu Kia Ceed kā CSDD eksāmenā. Tāpat arī viņiem ir plaša instruktoru komanda ar vairāk kā 30 instruktoriem, kuri tev palīdzēs pienācīgi sagatavoties eksāmenam un braukšanai satiksmē. Un sociālo tīklu platformā, kā arī mājaslapā, var apskatīt daudz foršas un pozitīvas atsauksmes no klientiem. Jā, tas ir ļoti forši, ka tev ir tāda pieredze, un forši ir tas, ka tev jau tā pirmā pieredze ir bijusi laba, jo, piemēram, ļoti daudziem ir bijis tā, ka tā kā ir pieredze, viņš ir jau braucis. Vai jums ir labi tā kā instruktori, jo es tik šausmīgi baidos, uz manīm ir bļauts, uz manīm ir tas, un tu vairs negribi braukt, un arī mums kursanti, kad piesakās, ļoti bieži saka, ka vai jums ir labi tā kā instruktori, jo es tik šausmīgi baidos, uz manīm ir bļauts, uz manīm ir tas, un tāpēc tieši es gribēju jautāt, varbūt uzreiz pāriet par braukšanām. Kā tev bija? Tā kā, jo tu arī saki, ka tu nebija pārliecināta, nebija droša. Kā bija ar instruktoru? Vai jūs uzreiz atradāt to kopīgu valodu? Vai viņš bija tā kā, vai viņš visu paskaidro tā, kā tev varbūt to gribētos? Jā, ko es arī nepieminēju, es baidījos arī par instruktoru, par skolotāju, kāds būs, jo arī tur man tā pieredze ir tāda. Un es tieši arī ļoti liels procents ir baidos, kāds ir instruktors. Un es esmu dzirdējis visu kaut ko arī, un arī tas, un man ir instruktors Edmunds. Un tā, tas pats pirmais, es domāju, ka es būšu pārbijusies, vai pirmā nodarība. Es būšu ļoti pārbijusies, iekāšu, un, protams, ka es arī nedomāju, ka man pielaidīs pie stūras jau pirmajā nodarībā vai kaut ko tādu. Bet tad, kad es, es iekāpu mašīnā, un es arī domāju, ai, nē, man ir instruktors. Es biju domājis, varbūt kā cilvēks puisis. Un es domāju, ai, nē, nezinu, kā mums tas konteksts kā izveidosies. Un tāds pirmais vienkārši tā pirmā sajūta. Un tā domāju, nu labi, bet man teica, ka viņš esat ļoti labs. Tad būs labi. Un jau tās pirmās sarunas, kas sāka vēsties, nē, ir super. Nav tā kā es pirmajā tāds, tā kā vērtējums pirmais cilvēki. Nav galīgi tā kā es domāju.
Un es sapratu, nē, es nesatraucos. Un man piesēdināja pie stūras. Un es brauksim, un es tā, labi, jā. Un nav tik traki, un netrīc kājas. Un es tā, tev ir forši, jā, braucam. Un tāds ļoti tāds... Viss notika tā, it kā jau es būtu brauks, un, protams, es esmu pie simulātora braukusi, bet man blakus sēž cilvēks, uz ko es jau sākumā jūtu, ka es varu paļauties. Jā. Tā ļoti tāda forša sajūta. Tad nevaru pateikt uzreiz tāds, ka tas cilvēks ir tāds tā kā savējais. Tu no viņa nebaidies, un tu vari nodoties tā kā tam, un viņam uzticēties, un nebaidīties, ka tu nemāki, jo man ir lielākais arī tas, tā kā es baidos nemācēt. Bet es jāpārvar, jo es nāku šeit, lai mācītos. Un kā savādāk. Protams, ka es nevaru zināt. Es eju mācīties. Un viss tik brīvi plūda, un viss jau no paša sākuma gāja. Tāpēc man tā pieredze ir tādas, teikšu, pat neticama, jo tādēļ, ka es esmu cilvēks, kuram ļoti svarīgi ir blakus kāds ir cilvēks. Un viss vienkārši tik veiksmīgi. Un sanāk, tu brauci ar automātu vai mehānisko? Es braucu ar automātu, B kategoriju. Jā. Un kā bija? Nebija tā kā grūti saprast, kā vispār tas strādā, jo labi mehāniskā ātrumkārba gan jau, ka vispār būtu pavisam savādāk, bet automāts. Ja, pieņemsim, tur tie ātrumi pārslēdzās arī tā kā nevar varbūt saprast pagriezieni, kruīza kontroli, kaut kas tāds. Nebija tā, kas tas tāds ir, tā kā... Bet automātisko jau tu tur neko neregulē, tu tikai manuāli ir tas, ka tu tur... Jā. Man ir automātiskais, un man jau nekas pie tā kloķa nav jādara. Tas tikai, kad es uzsāku braukt, tur drives vai revers, braukt atpakaļ uz priekšu, tas atsajās drives, ielikt neitrālajā vai parkingā. Tas tā kā, nav nekas tāds kā braukt. Es saprotu manuāli, tas ir pilnīgi kaut kas cits tur par tiem ātrumiem. Tas man būtu iespējams ļoti grūti, bet es nezinu. Es saprotu, man viss sanāk. Vienkārši tā pieredze arī, ko es esmu dzirdējusi, ka tas nav tik vienkārši. Un man arī Ronalds teica, ka ej uz to automātisko, jo tev pašai būs ātrāk, vieglāk. Un ja es gribēšu nākotnē, nezinu, citu mašīnu pāriet, tad es jebkurā brīdī to pēc tam izdarītu. Un man jau būs tās visas braukšanas prasmes, un man tikai tas tā jāiemācās. Tāpēc, un tā man šķiet vispār nākotnē. Braukt ar automātiku. Labi, jā. Un, ja runājam par teoriju tieši, kā tas viss notika? Kā tu mācījies? Kā vispār tas bija attālināti vai klātienē? Tas sākumā bija attālināti. Man atsūtīja mācies, es jau esmu piemirst mācies savu laiku vai kaut kas tāds. Un tajā es arī gāju tos moduļus. Man gāja diezgan raiti. Bija vietas, kur man likās varbūt pārāk lēnu, gārlaicīgi. Ka tas tā kā pasniegšanas maniera pasniedzēja, kas mums mitnitā. Bija kaut kādas lietas, kas nepatika, kad kaut kas nogrikoja, un tev bija jāskatās no jauna. Tā notika tiešām. Man bija tā, ka vienā reizē man bija, ka es pusdienu centos noskatīties vienu video, un es tiek līdz beigām, un atkal nekas, un atkal es jāsaka no jauna. Un es tā kā tāda nepatīkama pieredze, jo tu tērē tik ļoti daudz laiku uz vienu video. Jā, iespējams, tu tagad itī labi iemācies to, bet tu jau esi tā kā apgūsis, ir skaidrs, un tu nesot kā man tikt tālāk, jo visu laiku uzskarās tā kā tas video. Tas nav bijis. Tieši tāpēc arī Ronalds īpašnieks, arī es domāju, pēc tam arī vēlāk šo savu e-vidi, kurā mācīties, un tur vispār nekas tāds nav. Tur arī pati visa teorija ir mūsu taisīta, protams, pēc visiem CSDD noteikumiem, likumiem un tā, bet tas ir daudz labāk. Un arī atsauksmes šobrīd ir daudz labāk, jo, protams, tas viss, kamēr tu attīsties un iegūsti šo te labāko iespēju, kā tu varētu tā kā šo uzlabot, līdz tam ir vajadzīgs laiks un, protams, arī izaugsme un
arī, protams, arī finanses, līdz ar to, jā, nu, tā pieredze varbūt nav bijusi labākā, bet kā jau arī tu minēji, tu iemācījies labāk, jā, kad tu noskaties to video vēlreiz, bet, nu, tas varbūt arī nebija tik traki, jā. Un saki lūdzu, vai apmācoties, tev bija grūti apvienot šos mācības ar kaut kādām blakus lietām? Nē, nebija man grūti. Lai man vienā brīdī vīrs tur teica, tagad es tieši gāju cauri laikam CSD jautājumiem. Es katrās brīdī, kad biju mājās, vienkārši sēdēju visu laiku telefonu, visu laiku līdz naktī. Un es saku, Dievs, man jau rāpniec, cik ilgi tu var sēdēt, tur visu laiku un tik. Bet, nu, es teicu, tas posms, man tomēr viņš ir tā kārtīgi jāapgūst. Un tas tur tāds varbūt uz to brīdi, bet nu, nebija tā, ka ir ļoti sarežģīti un es tajā veltu tā kā ļoti daudz savu laika un man ir ļoti grūti. Nē, man tā kaut kā diezgan viegli. Un kāds bija teorijas eksāmens? Teorijas eksāmens bija ļoti labs. Nu, autoskolā bija tā, ka es liku ar otro reizi. Ja pirmajā reizē man nesanāca, es pieļāvu. Cik tur varēja pieļaut kļūdas? Vienu, un tad sanāk noteikti, ka es divas pieļāvu. Jo man liekas, ka man abas jā, man bija tas smieklīgi. Es pieļāvu pirmajā reizē, jā, noteikti divas. Un otrajā reizē es arī īstenībā pieļāvu divas, bet man atļāva, un tad vēlreiz, un tad es liku vēl, nu tā kā, tas 30 vēl plus 30. Bet tad man bija kaut kāda viena kļūdiņa, un arī, bet es zinu, ka man sirds sitās, un es tik ļoti stresā, kad, nu, tur bija ieļautas, ka ļoti stresā, un es arī caur telefonu pildīju. Es domāju, varbūt labāk ir tomēr datorā, jo tu es sapratu, ka es tiku CSD. Es tā, rekurzīvas, cik labi viss ir pārredzams. Es slēgu telefonā, jā, to mācījums pildīju. Varbūt tu arī atceries savu to kļūdu, kas tev bija tās kļūdas? Nu man bija ļoti muļķīgi kļūda, piemēram, šeit autoskolā bija tā, ka es vienkārši neizlasīju jautājumu. Man bija tā, vai šeit drīkst šķērsot krustojumu visi, vai kaut kas tāds, bet ir piemirsies. Bet bija tā, kad es izlasīju, un es domāju, kādi visi, man piemirsies, es esmu to stāstījis jau sākumā, bet tur ir tā, ka es izlasīju vienu vārdu, ne tur visi vai viens vai kaut kas tāds, tikai vārdā. Un es domāju, kā tas, protams, ka nē. Un tad es jau kļūdījos, un tad es vēlreiz izlasīju, un es neesmu izlasījis pareizi tā kā galotni. Un tas ir tas, ko es arī ieteicu tā kā storijos, ka lūdzu pārlasiet. Mēs neskrieniet. To es arī teicu. To es pati jau. Es tiešām kļūdījos uz tādiem, ka neskrien, izlasi visu līdz galam. Neskrien tur, jā, šitas tā. Tāds. Jā, jo man arī bija tieši tas pats, kad tā kā, tu it kā arī esi redzējis jau to bildi, tu jau tā kā zini, ka tur ir tas, un tad jau tāds automātiski ieslēdz, un tad pēc tam tāds, bet es neizlasīju. Jā, šis obligāti. Jā, saki, vai tu biji arī izmantojis valodas platformu, vai vēl tad viņas nebija? Man nebija, es būtu ļoti gribējis, jo viņi ļoti pēc tam nesen parādījās tas, kur var mācīties jau to sākumā. Es tos negāju, bet man bija pieeja braukšanai, ka tur visādus rajonus izvēlēties un tā kā braukt, skatīties, kā tur brauc pa tām joslām vai ko, un tad tur pildīt pie viena. Es tos darīju sākumā, bet es tagad neesmu vīvas, kas man arī būtu noteikti obligāti jādod laiks. Un jāiet, jāapskatās, jo tā kā tās ir tas ceļš atsvērdzināts, jo tas ir fantastiski, ka tur ieiet un braukt jau tā kā īstā ceļā ar visām zīmēm, un var visu kaut ko arī atcerēties, iegaumēt. Tev nav jākāp mašīnā un jābraukā tiešām reāli dzīvē pa ceļiem, bet tu vari skatīties internetā, un tas, man liekas, kolosāli, ko es vēl noteikti iziešu cauri, paskatīšos. Čau! Šodien vēlos padalīties par to, kā es esmu atvieglojis savu ikdienu. Es nokārtoju B kategorijas tiesības. Šīs tiesības man palīdzēja iegūt autoskola balvu. Kā tas viss notikās? Sākumā ar teoriju. Teorija pavisam vienkārši, attālināti, e-vide, pieejam vairāk moduļu, kur tu vari atkārtot skatīties video. Patīt atpakaļ, bišķiņ, ja tu kaut ko palaid garām, pierakstīt precīzi, kā vajag, nopauzēt savā brīvajā vietā, brīvajā laikā.
Tu diktē savu teorijas kursu un braukšanas. Es uzsāku jau paralēli teorijas kursam. No sākuma pa vienai braukšanai nedēļai, pēc tam pa 2, pēc tam bija jau 3. Vienmēr sakot, instruktori ir vairāk un viņi pielāgos tavām spējām. Ar šo vēlos teikt to, ka mans ceļš kopīgais ar autoskolu Bava ir beidzies, bet tas nekas, jo tavējais var sākties un zinu to, ka ar autoskolu Bava uz ceļa būs vairāk atbildīgāki, gudrāki, prasmīgāki un mierīgāki braucēji. Un tas nozīmē, ka es zinu, ka autoskolas Bavas rokās ir arī mana drošība. Jā, tas tiešām ir ļoti noderīgi, un arī mēs saņemam ļoti labas atsauksmes tieši par to Bava platformu, jo arī jau pieredzējuši autovadītāji izmanto, lai atsvaidzinātu tieši zināšanas, un tas arī palīdz tiešām, tiešām arī sagatavoties. Ja tu redzi reālajā dzīvē, tev nav jābrauc vēlreiz, lai to atkārtotu. Bet saki lūdzu, vai tu esi nožēlojis kādreiz, kad tu esi iztērējis resursus, lai iemācītos un iestātos vispār un dabūtu šīs tiesības? Viss te ceļš, tas domāts ir laiks arī, protams, finanses, ja, un... Man vēl nav tiesības. Jā. Jā, nav. Nē, noteikti viennozīmīgi nē. Tas ir tāds, kā es to instruktoram Edmundam teicu, ka tas ir viens no maniem tādiem dzīves lieliem notikumiem, kā piemēram bērnu piedzimšana, likās un tāds lietas. Tad man arī braukšana ir ļoti, tas man vienmēr pakšā bijis, ka man ļoti gribētos, bet tu jau nevari. Un tāpēc tas man ir kaut kas ļoti, ļoti īpašs, un es neko nenožēloju nekādā gadījumā. Saki, kas varbūt bija visgrūtākais, ko saprast? Varbūt teorijā kaut kas bija tāds, kas tev bija tā, ka kas tas tāds, ja, vai braukšanā tu esi krustojumā, pieņemsim, ir tas labās rokas likums, ja, un tev tāds, es nesaprotu, kā man jābrauc. Tad, kad es biju izgājis to e-vidi, un man bija jāatnāk arī klātienē, tur bija 3 nodarbības, un tad Ronalds teica, tad ejam uz to teoriju, un tad gan man bija pēkšņi tāds tests, es taču neko nemāku, neko nesat visu ar ko, es pat nebiju vēl gājis tā SD likt neko, un tad tas man likās, tiešām es neko nesaprotu, neko nezinu, un tā. Un tā arī savā ziņā ir, jo tad, kad tu iekāp mašīnā un brauc pa ielu, tas tiešām ir pilnīgi savādāk, ka tu esi mācījies piemēram internetā tur un viss tas ir savādāk, tā tiešām prāks un tā. Bet man nav bijis tā, tieši tas, ka es tā kā nesaprotu, un man instruktors stāsta, mēs arī par to esam runājuši, ka viņš stāsta, un man ir tāds, tā kā nolaiž rokas, un es nesaprotu to, un ir tāds, zin kā tāds, jā, ka tu nesaproti, un nesanāk, un domā, nē, nav, vai nebūs, vai vēl kaut ko tādu, bet nē, man tā nav bijis, man ar to ar instruktori ir fantastiski. Es nezinu, kā viņš man pasniegt vai ko, tad viņš pastāst, un ir super, visu saprotu, un tad tas viens ir, ka tu aizmirsti, tu atceries, ko viņš teica, bet tu tā kā tajā, tev vēl ir visādas lietas lakas, un tu tā kā piemirsti, un viņš saka, es kad tur biju, un es tā, es atceros, un es vienkārši aizmirstu tā kaut kā, bet nav bijis, kad ir kaut kas, ko tu tiešām nesaproti un nesanāk vai ko. Kas man vispār visā tajā likās, kas ir viss sarežģīt. Tā bija tā pirmā palīdzība, jā. Tas man likās, kas aizgāja, es domāju, nē, tas ir viss. Man nav šeit bijis nekas tāds, tieši braukšanās vai kas tādas sajūtas, kā man bija, ka es aizgāju uz turieni. Jo tur es sapratu, man ir jāiet priekšā, man ir jāatkārto visu, ko man liek. Tāds ritīgi, tāds... Un tiešām tā kā pēc grāmatas diezgan bija ļoti strikti, un tas vairāk stundu tāds maratons tāds tur uz vietas, tas man likās dūli. Bet vispārējais, man liekas, tas ir sīklis, kas tagad ir.